Mums ir ļoti daudz jautājumu klientiem, kas vēlās iegādāties vai kas jau iegādājušies termo uzliku kriptonu. Un tāpēc mēs šeit esam ar Mārtiņu. Mēģināsim praktiski parādīt, kā piešaut. Un vēl ir interesantākais tas, ka mums ir līdzi ieroči, kas nekad nav izmantot ar kriptonu. Pieliekam mēs baltu lapu bez termomērķīša, izšaujam ar dienas optiku, paskatāmies, kur iet. Un pēc tam tad mēs šaujam jau pa siltos pildentiņu. Pa labo mērķi mēs šaujam ar dienas optiku. Apskatāmies, kur mums viņi iet. Tālāk ar termouzliku šausim pa silto mērķi. Nu, ja nepieciešams, tad arī pieregulēsim, to visu ierakstīsim, lai visi redz un saprot, vai tas maz ir iespējams, un ja ir iespējams, tad kā to izdarīt. Gradzena izvēlē, lai mēs savietu to ar dienas optiku, patiesībā ir divi ceļi. Ja mums ir ļoti daudz vietas starp stobru un optiku, mēs droši varam izvēlēties to, ko piedāvā pulsāri. Mārtiņš savu plintu uztaisīs, ja pārāk izsavu, un mēs redzam, tur spīd tikai gaisma cauri. Tāpēc jāizmanto ir rusana. Rusana ir divi veidi ar modulāru adapteri un ar vītu. Tas nozīmē to, ka mēs noņemam nost kriptonu, vāciņu. Šeit liekas, ka nekā nav. Patiesībā te ir vītne. Skrūvējam šo te gradzenu nost. Skrūvējam šo te adapteri virsū un liekam virsū. Un mums pietiks vietas, jo šis materiāls ir tikai 2,5 mm biezs. Tad liekamies virsū. Nofiksējam. Un skatoties okulārā, mēs nocentrējam, lai mūsu ekrāns stāv pa vidu. Mārtiņš skatās, nocentrējas ekrāni pa vidu, un es tad nokontrēju šo ābolu mehānismu, lai mums ekrāns ir pa vidu, ērti skatīties, redzam visu rīkjoslu. Jā, nu un tātad, protams, ja mēs šādu komplektu atstājam un vairāk nemainam, tas nozīmē to, ka tas ir tikai vienreizējs darbiņš. Vairāk tas nav jāizdara. Pievelkamies, protams, arī pašu savilcēju, lai tas taisni turās pie optikas. Pats galvenais, ja mēs lietojam ilgstoši, nokontrējam, ja? Lai mums nav tā, ka šī skrūvējās ārā un mums gadās, kad klientiem pazūd šī te ļipiņa. Nosaucieties, šo detaļu var nopirkt atsevišķi un pārsvarā viņi mums ir uz vietas veikalā, bet, lai izvairītos no liekiem naudas tēriņiem, tad aiztaisījām ciet un nokontrējam šeit te mazās seškantītes. Šādi izskatās uzlikt optiku virsū. Plāns, kā mēs rīkojamies, tad arī visi, kad iegādājās kriptonu, noteikti. Pirmkārt, mēs ņemam nost uzliku, kas ir noregulēta, un izšaujam ar dienas optiku. Šausim mēs ar sporta patronām, nevis ar medību patronām. Optika piešaut uz medību patronām, bet pats galvenais, lai mēs zinām, kur mums ir grupa, un tad to pašu grupu centīsimies atkārtot ar kriptonu. Ja nu kas, tad ņemsim un regulēsim. Nu, Mārtiņ tik uz priekšu, šai garām. Tad grupa mums ir šāda, tad mums lode iet 2 cm zem centra. Tagad mēģināsim to pašu atkārtot ar termouzliku. Liekam tātad virsū Nikon Jäger optikai, termālo uzliku, kriptonu, nocentrējam un mēģinam atkārtot to pašu. Bet sanāk, viņi ir no kastes kā tikko izņemta vai? Jā, šitā ir tikko izņemta no kastes ārā. Tagad testējam kriptonu. Šaujam pa kreiso mērķi, silto. Nu, klausies, precīzāk nevar būt. Es tā teikšu tā, nu skaitam rūtiņas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu, īstenībā gribējās garāk video ierakstīt. Bet, zināmā, daram tā, nu, varbūt iesācēja veiksme, lai viņš šeit vēlreiz. Noņemam nost, liekam apkai. Izdarām tā. Noliekam nost. Jo ir situācijas, ka klients saka, ka kaut kas nav. Jā. Bet šī ir 4. reize kopā ar viesturu, ka mēs mēģinām šaujam un uzliekot virsū uzreiz ir viss. Nu, skatāmies, veiksme vai tiešām tad šo kriptonu nevajag piešaut. No? Nu jā, es teikšu, ka tur īpaši nav kur piesieties, jā. Nu, principā, tātad 7,62 ir lode. Nu, gandrīz lodē te būs kaut kādi 4, varbūt 3 mm. Es skatos, ka tev prieks uz sejas pašam ir, jā? Jā, droši var medīt. Bet zinu, ko man tagad ienāca prātā tādu vienu domu. Uztaisim tādu eksperimentu, ko neviens taču nav taisījis. No. Es iedomājos. Izdaram tā. Vienkārši tagad sagāžam to kriptonu sāna šitā te. Ja? Šitā sagāžam. Un izšaujam. Nu, jau kāpēc. Davai, skatāmies, kas notiek. Ja slikti sanāk, neliksim iekšā. Mums aizgāja zemāk, bet Mārtiņš saka, varbūt, jā, norāva. Ja tu sagriez viņu tā kā pilnībā uz sāniem un izšauj, un tev kļūda ir centimetrs. Jā, tad tas nav nekas, nu tad labi uz 100 metriem mums būs 3 centimetri, jā, bet, nu, tad, nu, tas tāpatām ir, jā, tur 2 moā aplis un uz medījumu, pat es teikšu, pat uz labs, tas neko mums daudz neizsaka. Izšaujam vēl vienreiz? Protams, jā, paskatāmies, jā. Mārtiņš sapriecājies. Jā, davai, es izšaušu Mārtiņu vietā. Mārtiņš sapriecājies ir. Kur ir vaina? Jā, nu ejam Mārtiņu klāt tuvāk skatīties, kā tad izskatās dabā.
Un patiesībā, tie rezultāti ir wow. Te ir tā, ka lode saskarās, tas bija augstais stobrs, ja? Tad šeit ir perfekti, šis ir norauts. Un ja mēs skatāmies termo, ja, tad, protams, mums stobrs uzsila, katrs nākamais trāpījums ir lejā, bet mēs redzam, ja, tas ir tikai stobra efekts, un arī patiesībā šeit ir ļoti tuvu trāpījumu. Un mēs novilkam strīpu, ja, tad mēs esam tieši turpat. Tā kā, ļoti labi, ļoti labi. Pēc sanāk, tu nopērc kriptonu, izpako, uzliec virsū gredzenu, uzliec virsū optikai, un teorētiski tev jau viss ir. Labāk pārbaudīt, bet... Jā, tieši tā.